Viņš man iemācīja vienu lietu dzīvē, tev arī noderēs. Brūns, sūds, neaiztiec. Nē, tas nav pa tevi. Zini, kā man lakoti nāga, viņi domā, pēdiņ, viņš paļabom pēdiņ. Tu ies uz leju uz viņu? Nu, ir īstenībā bijušas interesantas situācijas. Kāda meitē bija daudz zāri, ūsu, līdzīgi ūsu. Sapinās, nē, tā nav viss. Kā tu var izaudzēt tik, tādas ūsas? Un es saku, vecīt, vienkārši laiz vairāk. Viņš saka, bet manas sievas saka, kas tu viņai nevar. Viņa nav pelnījusi. Vai... Welcome to the Felipe Gabriel Encounter. Šo podcastu piedāvā Tonybet. Nu, labdien, vakar, mīļākais pasaules dzīvotājs. Mēs šeit vēl vienu epizodu Felipe Encounter un šodien ļoti īpašs viesis. Viņš ir dzirdētājs, aktieris, vecrīga balīts karālis. Un es nepateikšu vismukāk, bet es pateikšu visinteresantāk uzsais Latvijā. Interesantāk, vecīt, čau. Niks Gavanovski. Tu tāpat zini, tev to meitenes ir teikušas interesanti, vai ne? Tas nekad nav labi. Interesanti nozīmē arī labi, nozīmē labi priekš man. Ok, labi, tad es pieņemšu. Nu jā. Bet tev vislielāk patīk vai nepatīk? Patīk. Tu domā, ka tu visvairāk meitenes dabūji devu ulsu vai ne? Es ceru, ka nē. Ja tu vajag izvēlēs, pazaudē naudu vai pazaudē ulsu, ko tu izvēlēs? Pazaudēt naudu. Pazaudē naudu? Naudu vienmēr var nopelnīt ulsu ļoti ilgi augu atpakaļ. Jā, cik ilgi? Es domāju, lai šādas izaudzētu, kad pusotru gadu man vajadzētu. Pusotru gadu? Jā. Atšķirībā, cik daudz naudas? Bet tu vajag katru dienu viņu taisīt. Nu, tāpat kā tev ar matiem. Nu. Jā. Bet es domāju, pazaudē mātē, pazaudē naudu. Nu, cik daudz? Cik daudz naudu? Jā. Piemērs. No, ok. Tev būs divas variants. Ok. Gadu bez ulsu vai gadu ar tikai minimālu augu Latvijā? Veci. Ļoti slikts. Jā. Nē, mēs nevaram vienkārši izdarīt tā, ka es pazaudēju kaut kādu naudas un 10 štukas. Visu gadu bez bez ienākumiem. No ienākumiem. Tikai minimāla alga. Pabalsti, minimāla alga. Pabalsti. Usu pabalsti. Nav tāda kā tev. Usu pabalsti. Nu vāc, Nē, jādzīvo ir. Ja pazaudēt vienkārši naudu, tad noteikti, ka pazaudēt vienkārši naudu, bet ja ir vispār nav nekāda ienākuma izņemot minimāla alga. Pusgadu vai gadu? Uz gadu. Tad jau laikam nodzīt tās uzas. Ok, labi. Parnašā vidi pēc tam. Bet šodien ļoti interesanta diena, jo Miks, es domāju, ka lielāki cilvēki zina, ka Miks ir mans tuvs draugs, bet es daudz nezinu par viņa dziļāku dzīvi. Un tad es gribu uzzināt, kur tu piedzīvi, kur tu uzaugi. Es esmu no Jelgavas oriģināli, jau kā, man liekas, 7 gadi esmu pārvācies uz Rīgas puses, bet vispār oriģināls audzis un mācījies Jelgavā. Pabeidzu tur arī vidusskolu, bērnu dārzu, pamatskolu, vidusskolu, sākumskolu, visu pabeidzu tur. Un tad devos lielajā dzīvē, lielajos piedzīvojumos uz Rīgu. Okay. Kurš piedzīvojums Jelgavā, tas ir ko? Iegavini? Jelgavnieks. Okay. Jā. Un tu bieži brauc tu atpakaļ? Es katru svētdienu braucu pie ģimenes. Katru svētdienu braucu pie ģimenes uz Jelgavu. Jelgavā pasākums man tik bieži gan nesanāk spēlēt, jo varbūt es dzirdēju, pagājušajā gadā bija tāds liels skandāls. Kāds skandāls? Neatceries? Pasāk. Bija 18. novembra koncerts, kuru beigās man sanāca kancelot, jo tur bija nesaskaņas un nesaprašanās. Un tas bija pa presi, visur izvazāts arī. Bet šobrīd, baigi interesanti tas, ka es esmu Jelgavnieks, bet man Jelgavā nav koncerta vispār. Es spēlēju vispār klubu zāļi nav kaut kādā. Jā, man bija doma īstenībā arī Sinners atvērt Jelgavā vienā brīdī, bet tad es tagad sāku svārstīties. Tā būtu interesanti. Bet tava ģimene tur dzīvo? Jā, ārpus Jelgavas nedaudz. Mēs vairāk uz lauku pusi dzīvojam, bet tā kā sanāk, es no laukiem nāku teorētiski. Jelgava nav tāds laukiem. Nē, es esmu ārpus Jelgavas. Kas ir Uzalnieks? Uzalnieku novads. Okay. Tas, ko 10 km no Jelgavas es oriģināli esmu nācis. Bet, visu dzīves mācījos. Nē, vairāk uz Iecavas pusi. Okay. Un kā bija jūsu bērnība tur? Bija grūti, kā bija nabaga bērnība vai labi bērnība, kā bija tavs draugs? Teiksim tā, ka
pašā bērnībā nebija baigi spīdoši, bet tāpēc es arī saku paldies saviem vecākiem, ka man iemācīja dzīvot taupīgi, nevis izšķiest naudu visu laikā nopelnu, bet iemācīja man krāt, taupīt lietas. Un jā, tad jau, kad paaugāmies lielāk, tad jau tās finansiālā situācija bija nedaudz labāka, bet jebkurā gadījumā mammai tāds diezgan liels vērtības tieši par taupīšanu un visu, kā pareizāk dzīvot, un tās arī pārņēma tālāk dzīvē. Bet jā, tad jau pēc tam es teiktu, ka viss bija kārtībā, un strādāju pie ģimenes arī pats, lai nopelnītu savu naudiņu. Jā, kaut kā tā, un tā arī pēc tam, kad aizgāju uz Rīgu, tad nekad neatsvešinājos no ģimenes, bet tomēr vienmēr man viņa viedoklis bijis svarīgs. Jā, forši. Un no bērnībā jau tagad tu nodabos kā dziedātājs, aktēris arī, arī balīts, bet piemēram, mūzika karjera. No bērnībā jau tu saki, tu jau dziedā kaut ko, tu vispār interesē mūzika vai bija laika, kad tu biji 16 gadu? Es biju senāk tādā skolā, kas ir Jelgavas Startā vidusskola, sveicieni. Un tā ir skola muzikālo novirzienu. Līdz 9. klasē es mācījos, dziedāju korī, spēlēju saksofonu, nedaudz padziļinātāk bija mūzika tieši. Un tas bija tie bija tie pirmie soļi, kā es varbūt uzsāku to mūziku, bet tikai pēc tam, kad es pabeidzu šo novirzienu, tikai tad es izdomāju vienā dienā, es būšu dziedātājs. Un pēc tās dienas tad viss diezgan strauji mainījās. Cik tu biji gadu? 16. 16 gadu. Tā kā ar mūzikas nodarbojos 10 gadus. Tagad 26 ir. Tad, bet 16 gadu, kurā gadā tas bija? Es sāku dziedāt. Cik tev gadu tagad? 26. Tad bija 10 gadu pakaļ, tad 2014. gada. It kā sāku tur darīties, izdomāju par to, ka es gribu būt dziedātājs. Noteikti sākumā likās daudziem tas tā kā, jā, protams, lai viņš iet tur dara. Bija arī daudz heiteri. Tētu mammu? Viņa atbalsta? Jā, bet viņi nevienā brīdī nedomāja, ka tas būs nopietni. jā, lai jau dēls tur darās. Ko tu gribēji darīt? Kā bija tavu sapņu, kad tu biji 12, 10 gadu, kā tādu? Nezinu, sportotu vai nezinu? Es diezgan nodarbojos daudz ar sportu arī tajā laikā, un man bija tas sapnis, kādreiz varbūt kļūt par profesionālu sportistu. Tas sapnis bišķiņ pagājis kaut kādā brīdī, kad es sapratu, cik skarba ir īstenībā tā visa sporta pasaule, un tajā brīdī jau es biju izvēlējies sporta veidu, kurā īsti... Kur? Es biju kanoja airētājs. Ko? Kanoja airētājs. Zini, uz viena ceļa, kad tu sēdi un airē. Tu nevis nezini par šito man dzīves posmu. Kā? Kanoja airēšana. Tas ir pie ūdeni? Tas ir pa ūdeni, jā, tas ir pa ūdeni. Tas ir šitā? Nē, šitā te, uz vienu pusi. Kur tu uz vienu pusi tikai ir? Bet tā kā Vikings? Jā, bet daudz modernāk un mūsdienām tas pielāgotāts. Gan viens pats, gan divniekos. Bet tikai viena pusi? Jā. Tu stūrē ar to vienu pusi arī ar to airu. Okay. Ļoti interesants sports veids īstenībā. Jā, Jelgavā. Olimpiskā spēlē bija? Nē, man bija īstenībā krūtākās sacensības, kur es biju, bija tāds vispasaules sacensības Olympic Hopes, un tur mēs zaudējām finišā poļiem, palikām 3. vai 4. vietā. Tas bija baigā lielā sirds sāp toreiz. Paga, šis sporta veida viņa tagad Olimpiskā spēlē? Jā, protams. Bet bija kaut kā Latvijas? Bija smaiļotāji. Es negribu tagad sačakarēties. Man liekas, ka bija smaiļotājiem jābūt, jā. Bet kanoja nebija, man liekas, neviena. Es domāju, ka es zinu, par ko tu runāji. Jā. Man liekas, ka akmens bija, ne? Kā angļu valoda? Kas? Angļu valoda, kā ir? Kanoja. Kanoja? Tāda Portugāla varbūt kanoja? Jā, ļoti iespējams. Varbūt. Un tāda, cik tā bija gada, kad tā sportu? Tas bija līdz tā intensīvi līdz 16 gadiem, un tad man bija jāizvēlas. Tad man paņēma viens teātris Rīgā, un tad bija tā izvēle māksla vai sports. Tad es apskatījos tā provizoriski uz to nākotni sportā. Okay, es būtu līdz kaut kādiem 20, 7, 8 gadiem varbūt sportists, un tad vienkārši man būtu jābūt par treneri. Un tad es sapratu par to, ka tas laikam nebūs tas virziens, kurš došos, un māksla ir tas, ko es izvēlēšos tajā brīdī. Tad es metu nopietni sportam pie malas metu. Vienkārši darīju savus hobiju līmenī, kaut kādas lietas, uzspēlēju basīt vai ko tādu. Un aizgāju pilnībā uz mākslas virzienu. Tu vēl prom māki darīt? Es domāju, ka jā. Zini kā, tādas lietas nenodzers. Interesanti. Vēl Latvijā es nereizu, ko tu vari? Tikai vasarā vai trenēt, ko ezeri? Jā, bet ziemā tu ej uz svaru zāli vispār, jo dari. Basīna?
Arī basēnā peld, bet vairē. Ziemā tu nevar airēt. Ir airēšanas trenažieri un viss pārējais. Tas man ļoti interesants topiks par šim. Nevienā intervijā nekad es neesmu pieskāries šim topikam. Es arī nezināju par to. Tā ir labi. Un tādu tu interesi par tavu par teātri arī. Tā ir laika, vai ne? Sanāca tā, ka vienkārši netīšām es tiku uzņemts vienā teātra studijā. Un tad kaut kā tas aizgāja. Pēc tam turpmāk, pēc 18 gadiem turpināju izglītības jomā mācīties tieši par teātri. Uz muzikālo izrāžu izpildītājiem bija. Un jā, kaut kā netīšām sanāca aiziet arī tajā virzienā. Un šobrīd tas virziens diezgan daudz ko. Teiksim, tā dara, man vairākas izrādes arī. Jā, bet principā primāri, jebkurā gadījumā es esmu dziedātājs. Es nevarētu sev saukt tik ļoti par aktieru, bet es esmu, varētu teikt, kā saka, parasti dziedošais aktieris, bet es īsti varētu teikt, aktierējošais dziedātājs. Tā drīz. Tas nepareizs vārds, bet... Bet, piemēram, kad tu esi ārzemē un meitene tev jautā, ko dari? What do you do for a living? I'm a musician. Musician? Jā. Ok, interesanti. Un tad 2015. Gada tu taisi tā pirmā dziesma, vai ne? Jā, tad man bija otrā grupa jau tajā brīdī, bet pirmo dziesmu es izdevu. 2016. Gada tad pirmā solo dziesma. Jā, 16. pirmā solo dziesma, 15. bija grupa, kuru izdevām vienu dziesmu, tad viņi pajuka. Bet jā, vispār, kā es sāku, to es reāli spēlēju skolās. Tur balles un visu pārējo. Ko tu māki spēlēt? Ģitāru un nedaudz klavieres un saksofonu. Saksofonu. Un šobrīd tavs koncerts tu dziedāji ar tādu zvēstas dziesmu, vai ne? Nē. Kāpēc? Tu zini, kā tas ir. Mēs no visa izaugam. Un, ja es pastos uz sevi 10 gadus atpakaļ, man tāds, wow, tas mazais puisīts, vai ne? Bet, piemēram, es nezinu, varbūt tā dziesma tik labi aizgāja, ka, piemēram, Īstenībā diezgan labi aizgāja. Kāda viņam vajag dziedāt Pārdaugavā. Nē. Man bija tā dziesma, pirmā solo karjeras dziesma, kas īstenībā ļoti labi aizgāja toreiz. Viņa saucās Pamosties vienam, un es atceros, man tēti Čoms tā kā prasīja. Tas kā izdarīja Patriša? Nē, tas Patriša bija pēc tam, bet bija dziesma Pamosties vienam, un man tēti Čoms prasa, jā, viss jau ir kārtībā, bet kāpēc tu esi tik jauns, kāpēc tik depresīvi? Vajadzēja pamosties trietā vai... Cik tev bija gadu? 16. Jā. Vēl visu. Un tad, cik es saprotu, tu nebija no tik bagāta ģimene, ne? Nē, es tā nevarētu teikt. Tā kā mums vienmēr viss bija pieticis, bet nebija tā, ka mēs tur kaut kādā zīmētos ar naudu vai kaut ko citu. Un viss bija tā diezgan pieticīgi mūsu ģimenē. Un kā tādu, piemēram, tu sāks kā tu sineri, cik jau ir sineri? Man bija 21, kad es atvēru sinerus, tas ir 5 gadus atpakaļ. Tūlītām būs novembrī, būs 5 gadi. Sineri bija vienam tu paša vieta, ja? Jā. Tā, piemēram, atvēra vieta Vecrīga. Un tu bija 21 gadi. Un kā, piemēram, no kurien tu dabūji naudu, lai atvērtu? Tas ir ļoti interesants topiks. Es mēģināšu runāt legāli. Bet vispārīgi sākotnēji ir tas, ka es atvēru 21. gadā vietu un bija daudziem tā ideja, tā jau ir senču nauda un viss pārējais, vai ne? Un es vēl joprojām dzirdu, ka baumas tādas, pat tagad ikdienā, kad es vairākus gadus pierādījis jau biznesā, tāpat tādas baumas kaut kur klīst, un es nesapratu tajā laikā, kāpēc, kādā sakarā es to visu darīju pats, kāpēc uzreiz senču naudu, un tikai tagad es saprotu. Tā, kad es ieraugu, ka kāds 21. gadā atvēr vietu, man arī tāds senču nauda. Bet vispārīgi tur bija diezgan daudz tādi veiksmīgi faktori, kas sakrita varbūt, un es biju pirms tam menedžers citās vietās, atceries Justu. Jā, es biju Justā, es biju menedžers, ka man bija 19 gadi. Tā laika tu nebija ulsu, ja? Nē. Jo es neatu tādu ulsu tur tā laika. Tu jau tajā laikā kojotos tusēji. Tad bija tieši tavs kojota pīks, man liekas, 2019. gads. Jā, 2018. gads. Es biju, man sanāca nokļūt Justā par menedžeri, netīšām kaut kādā veidā, tieši par pasākumu menedžeri. Kurā gada? Man bija 19 gadi, un tas, man liekas, bija 2000... 19. 18. Ok, tad bija vēl... 19. atvērs sinerus. Nē, tas bija 17. 17. vai 18. Tad bija daudz... Jā. Es biju riktīgi jauns un ļoti daudz, ko iemācījos tur un ļoti daudz lietas sapratu. Likās vismaz tad. Beigās no turienes
sanāca aiziet, un tur man bija cits atkal darba piedāvājums, atkal menedžēt citu vietu. Bet feini, viss gāja, un tad kā iegūtu daudz kontaktus, bija daudz cilvēku, kas nāca uz vietām tieši tur, kur es strādāju, un sapazinos. Tu zini, kā tas notiek, tu sajūti. Kurā vietā tas bija? Radiobārā. Viņš tagad aizvērās ciet īstenībā, tikko. Jā, kā. Atskau? Nē, viņš aizvērās pavisam. No Radiobāra tagad? Jā, viss, viņu vairs nav. Kāpēc? Tur nebija tā kā negāja cilvēku vairāk un tā tālāk. Jā, bet tad bija vienā brīdī, kad bija forši. Tad es strādāju, jā. Un tad es gadu tur nostrādāju, un tad vienā brīdī sapratu par to, hei, man pietiek, es ar tādu domu īstenībā arī tur strādāju, par to, ka kādu dienu atvēršu savu vietu. Un vienā brīdī sapratu, ka pietiek naudu pelnīt priekš citiem, jāsāk naudu pelnīt priekš sevis. Man likās, ka es visu zinu, visu baigi čoti. Visu zinu, jā. Tad es saskāros ar īsto realitāti, kur bija reāli jāstrādā, jāskrien, jādara. No sākuma tie resursi bija vienkārši ļoti maziņi. Tas, kā man to vietu sanāca pārņemt, ir kaut kādas lietas, ko es varu stāstīt, ir kaut kādas lietas, ko es nevaru stāstīt, bet principā man paveicās, ka cilvēki mani zināja, un es spēju ar laiku šo, teiksim tā, to visu pārņemt un tā tālāk. Tas nebija tā, ka uzreiz tas viss notika, bet man bija, teiksim tā, cilvēki man uzticējās, no kuriem es varēju to vietu iegūt. Un tā tas apmēram arī notika, un gadu laikā, un tad šobrīd es esmu brīvs no kredītiem un parādiem, ja, kas man am clean tādā ziņā. Un tad es uzsāku to savu pirmo biznesu, bet sākumā jau tās naudiņas nebija tik daudz, un mēs atceros, kā tagad strādājām. Bija DJs, bija bārmenis un bija apsargs, un tad es mazgāju traukus. Tad man brāčka nāca palīgā dažreiz. Jo ir piemēram tādas lietas kā elektrība, vai ne, kuras vispār nesaprotu. Es domāju, tu arī neko nesaproti par elektrību. Viņš man iemācīja vienu lietu dzīvē, tev arī noderēs. Brūns, sūds, neaiztiec. Nē, tas nav par tevi. Kāds rasismu joks. Nē, par vadu. Zini, kā brūnais vads, tad nekad neaiztiec to. Tas ir viss, ko es zinu vēl joprojām par elektrību. Man tas ir viegli atcerēts. Jā, brūns sūds neaiztic. Okay. Noderēs dzīvē. Es jau saku, domāju, tas tā kopā ar mani. Nē, zinu visu. Bet, tad sākumā tā bija, kā bija ar tiem ienākumiem. Zini, ka tu mēģini visu būvēt, un tu gribi tur nopirkt varbūt kādu labāku tumbu, lai labāk skan, varbūt kādu labāku gaismu. Un tam arī sākumā nepietika īsti, un mēs atceros, ka vienu nedēļu nostrādāt, tur tāds, varam šito sienu tagad nokrāsot normāli uztaisīt, vai ne? Jo nebija jau tās naudas. Es spēlēju tajā laikā vēl daudz koncertus, coverus pa bāriem, pa restorāniem. Tu biji lejā, ja? Lejā, pirmie bija lejā Sineri. Kas bija augšā tajā laikā? Tad bija Monkey Bar. Nē, vai limonāde tajā laikā bija. Jā, tajā laikā jau bija limonāde. Un tad pamazām tad mēs arī visu, teiksim tā, mēnesi liekot kapeiku pie kapeikas, mēs attīstījāmies, cilvēki sāk nākt ar vienu vai... Uzmanīgā melnu čubriku. Nē, es nemeklēju nekādu bīfu. Jā, tāds biznes kaut kā iesākās, un noteikti, ja kādam cilvēkam kādreiz varbūt ir kāda dziļāka interese to visu uzzināt, kas un kā, to es varētu pastāstīt privāti. Laikam ir kaut kādas lietas, ko es tomēr nedrīkst stāstīt. Okay. Un pēc tam visu stāstīšu jums. Bet, piemēram, tad, kad tu biji grūti, tu taisīji, tu mazgāji traukus, tā tālāk. Kā tu turpināji tavu mūzikas karjeru, vai vispār neturpināji? Es paralēli spēlēju visu laiku tos koncertus. Arī tu kaut ko darīji? Tīri tā uz jubilejām, jo man visu laiku likās tāds savā vietā spēlēt, tas ir tā kā wrong. Tāpēc, kad visi varētu domāt par to, viņam neviens neņem, viņš spēlē pie sevis. Bet es turpināju spēlēt visu kaut kur citur, un bieži vien sanāca tā, ka vienkārši naudu, ko es nopelnīju par dziedāšanu, to es arī ieguldīju klubā, vai arī tur, sākumā jau bija tā arī, ka, tu skaties, tūlītām jāmaksā kaut kādas algas, un to kontā nepietiek naudas, tad vienkārši no sava konta, ko tu esi nopelnījis, skaitu uz turieni, lai, tā sākuma process ir diezgan grūts. Bieži vien daudz sāk ar lielu pamatkapitālu, man tā pamatkapitāla nebija, un tāpēc arī tas viss gāja tā soli pa solim, un man liekas, tikai un vienīgi tāpēc tā vieta attīstījās, un cilvēks turien gāja, jo viņi redzēja par to, kādu effortu tur pielietoja, lai to vietu vispār izaudzētu. Jā, un no tā laika ir cilvēki, kā vienmēr tādus lojoku klientus. Protams, jā, ir savējie, kas ir jau gadiem no pirmās dienas tur ir bijuši, mums arī atmiņas tur ir daudz un dažādas. Man liekas, tu pats pirmo reizi Sineros parādījies. Cik mēs esam ilgi čomi?
Es nezinu. Es atceros, ka tu teici par to, kas sauc to House 12? Tur mēs satikāmies. Jā, tas bija kurā gada? Man liekas, 19. Tieši tajā gadā, kad es vēru vaļā Sinners. Nu, protams, varbūt mēs satikām, nezinu, Kojotu. Jā, bet jo toreiz vēl Kojoti bija, un tu baigi apkārt nestaigāji, man liekas. Nu, es nezinu, varbūt tu biji bišķiņ iedomīgs. Es? Vai tu? Tu jā, stabili. Kur manā galdiņā turā vecinēs un tāda. Bet man patīk, man vienmēr runāja cilvēki, ko tu fai. Vienmēr patīk runāt cilvēki, paredzēt cilvēki, vienmēr tā. Es nezinu, kāpēc man... Labs jautājums. Bet es atceros, bija tāds laiks īstenībā, kad mēs tā kā bijām satikušies, pazīstam, bet es tevi ieraudzīju kaut kur man tāds, jāiet sasveicināties, bet nē, varbūt viņš man neatcerās, varbūt, zin kā. Bet godīgi, tajā laikā man bija grūti atcerēt. Es tev pilnīgi saprotu, es tev pilnībā saprotu. Man bija tā grūti atcerēt cilvēku, dažreiz, saka sveiki, un tāda vai cilvēka dažreiz 3 reizes saka sveiki, to pašu naktu, es neatceros, kā viņi runāja. Un tā laikā vispār nedzeru neko, un dzeru kaut ko šotus, bet es atceros, kā es prasu viesmīlas no Kojotas. Viņi jau zināja, cilvēki atbrauc Kojota, viņi gribēja dzert šots, maksā par šots. Un viņa viesmīla jau zināja, ka man ieliek ūdeni, un visi pāri tekila, es tur dzeru ūdeni. Tas ir visu laiku telo. Tas tavu aktieri pirmsākumu, ja? Jā, aktieris. Nevajag visu laiku dzēri arī. Bet tu jau zini, kā mums bieži vien arī gadās, mēs kaut kur kopā aizējam, staigājam pa vecīgu, pienāk cilvēku klāt runāties, sveicināties, it kā mēs esam tikušies, bet tu, diemžēl, nevar atcerēties tik ļoti. Kaut vai arī, tas nav tā kā slikti domāts, vai ne? Mēs vienmēr arī runājam ar šiem cilvēkiem un labi un mēģinam uzturēt. Mums ir bijis, atceries to pēdējo reizi, kad Džeks pienāca klāt, beigās vēl apsaidās pie mums, un tad, mēs vienkārši tāds, what the fuck? Un mēs bijām pieklājīgi. Jā, Dievs, tā man bēs. Bet ir tā, ka man vienmēr, man tāds baju, jo dažreizēs, man bija situācijas, kā, piemēram, ceturtdienā kaut kādas problēmas, nezinu, man bija daudz problēmas jau, Kojotas Vecrīga. Kā notiek. Tu esi skāvies? Jā. Kad daži maz 4 reizes varbūt. Tikai pa visiem tiem gadiem? Jā. Man patīk vairāk mieru, jo kurien es nāku, tu nekad nezini, kā cilvēki nāc vai pistoles. Man patīk mierināt situāciju. Man bija situācija, kā bija kauties. Un tāda, es neatceros par cilvēku, es neatceros, kā viņa izskatās. Viņa? Jā, kā cilvēks. Meitene? Nē, kā viņa izskatās. Kā cilvēks. Vecīt. Kā viņa izskatās. Jā. Un tāda, bija vienreiz Kojotas, kā man bija to, un Denis bija kopā ar Denis man paredzēja, bija daudz džeka un tālāk. Es atceros, to kaut kādas storijas bija, man liekas, tieši podkāstā ar Denis Rīku jūs kopā esat kaušies vienreiz. Bet tas ir cits stāsts. Es braucu mājās ar vecinēju, un tad tajā laikā es dzīvoju Gogoliela, un tad es domāju, ka viņu bijušais. Pie policijas? Es domāju, ka viņu bijušais. Pie policijas, tieši. Tad viņa bijušais nepatīk, kaut kā man sāka, viņa kaut kā pie izēja man gaidi, viņa gribēja kaut ko tā. Labi, Denis man palīdzēja, un tad es kā priekšā tāks, aizbrauc prom. Man tā Kojoto žoka salauz, bet par to pēc tam pastāst. Tā ir 6 diena. Džek pienāca manā galdē, un teica, čau, Filipis, čau. Visu laiku kā vienmēr samiļoju. Piedod par 4 dienu, ka es gribēju tev tur. Tas bija tu? Nē, viss kārtībā. Davai, dzeram šots. Vienmēr tā es esmu. Ja cilvēki kaut ko izliek dara priekš man, varbūt es neatcerēšu, bet ja viņa saka piedot, man pēc tam vienalga. Bet tas ir bīstami, jo dažreiz tu tusēji cilvēki kaut ko izlikt, tu izdarīji priekš tevi, nedēļa atpakaļ, un tu neatceries, ka tu esi kopā vienu tusēji, tad vajag būt viņš uzmanīgāk. Man tieši nesen bija ļoti līdzīga situācija, kad kaut kāds Džeks pienāk klāt, tā kā tāds diezgan tāds kautrīgs, viņš saka, tā kā es drīkst nākt iekšā. Es saku, protams, vecīs, tu nāc iekšā. Sineri augšā? Jā, Sineri. Un viņš man pienāk pēc tam klāt, viņš saka, bet es ļoti sūdīgi jūtos, piedod par to situāciju, kas bija tur un tur. Es tāds, par kāds? Es jau aizmirsu, es nezinu, kas tas par cilvēku ir, vai ne? Es zinu, ka es viņus redzējis kaut kur, bet izrādās mēs pirms pāris nedēļām tur ir bijis normāls beefs, vai ne? Ka viņš man kaut ko ir uzbraucis, es tur esmu aizstāvējies un vispārēj. Es neatceros.
Nē, nu es atceros, ka bija situācija, bet man likās tas tik nesvarīgi un tik ļoti vienalga tajā brīdī, kad, jā, un tad bieži vien tā sanāk, kad, kā cilvēks skaidrā prātā vai cilvēks sadzērušies, bieži vien mēdz darīt visādas sūdzes. Rekur storijas par kojotiem. Tas bija 2018. gads. Es tur biju. Tu tur biji. Man liekas, tajā vakarā arī tu tur biji. Un mēs riktīgi tur tusējāmies un viss darījāmies, un bija viena meiča, vai ne, kur bija. Vienmēr meitenes, Jā, vienmēr meitenes vainīgs. Bet bija divas meitenes, un viena tā meitene bija vienam pazīstamam Labi, kā džekam. vainīgas. Varbūt arī nevainīgs, nezinu, nepārbaudīju. un viena tā kā sanāk ir pazīstamam draudzene, bet viņi tur nāca bieži sindriem tusēties un kaut ko, un viņai draudzene līdzi. Man tad toreiz tā viņas tā draudzene iepatikās, vai ne? Es zinu, ka tā meitene ir aizņemta, nu es tā kā pie aizņemtām meitenēm nekad nelienu, vai ne? Un tad mēs aizbraucam uz tiem kojotiem, tur visu vakaru dzeram, blablabla, viss baigi forši, un tad tā meitene vienā brīdī pazaudēja gredzenu, un viņa histēriski panikā ir. Varbūt ir kaut kas, jā. Un viņa tā kā pilnīgi sāk raudāt un visu pārējo, un es viņu tā kā mierināts pieeju un saku, hei, nekāda problēma, tā kā pirmkārt, ja jums ir tā kā liela mīlestība, viņš sapratīs, ka tu pazaudēji to gredzenu, ko viņš dāvinās. Otrakārt, vai nepadodamies un meklējam. Un mēs visu to vakaru kaut kādu stundu vai pusotru, mēs vienkārši meklējam pa visiem kojotiem to gredzenu, visur skatāmies. Kaut kas bija izdomājis par to, ka mēs tur visur kopā vazājamies par to, ka es korļīju to meiteni. Viņa bija laba? Viņa bija laba? Es vairs pat neatceros. Okay. Un kaut kas bija padevis ziņu tam viņas draugam. Un es tur ārā stāvu mierīgi, čiloju, pīpēju, un pēkšņi bam! No aizmuguras. No aizmuguras? Jā. Un man salauza žokli tajā reizē. Un kas notiek tālāk? Apsargi momentā viņi izmet ārā, un viņam bija nokritis telefons. Es atceros, kā tagad paņēmu to telefonu, piegāju pie viņa un pateicu, mēs parunāsim rīt. Un es gāju tālāk dzert. Bet nākamajā dienā es sapratu. Telefonu? Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka saprotu, tas bija gājiens tāds par to, ka, hei, es esmu pieaudzis vīrietis, es tagad neiešu tev, nebrukšu virsū, tevi nesitīšu. Tā kā, ja tu gribēsi, es rīt pie tevis piebraukšu un mēs parunāsimies. Un kas notiek tālāk? Kas notika tālāk? Viņš aizbrauca uz Varšavu nākamajā dienā. Uz kurien? Uz Poliju. Dievs, es nezinu, kā es varētu darīt tā vieta. Bet aizmugurē tas ir tāds. Tas bija baigi žoski, un tas bija baigi stulbi. Bet tas cilvēks arī pēc tam, kad viņš atskaidrojās, viņš tur arī bija zem kaut kādām vielām toreiz un baigi pārdzīvoja. Nē, es neattaisnoju viņu nevienā brīdī, bet es viņu neiesūdzēju policijā. Mēs toreiz izrunājām visu, kad viņš bija ļoti nožēloja to, ko viņš bija izdarījis un visu pārējo. Un tad es viņam tā kā, man baigi mīkstas sirds tādā ziņā. Es piedodu lietas. Tu zini mani. Es zinu, bet aizmugurē tas ir. Tas bija žoski, ka man bija cik 4 mēnešus nevarēja dziedāt. Tā ir tāda lieta. Nē, kāds sakas? Man bija traki. Ēst varēja tikai kaut kāds putrīns. Kur bija tavs čoms? Čoms? Tur vairs nebija čomi. Tu biji viens pats? Es biju viens pats meitenēm. Nē, tur pēc tam bija čomi, kuriem bija tā kā, jā, kas tur notika? Es saku, nē, viss kārtībā. Es saku, es rīt aizbraukšu pie viņas parunāšu. Es tā vieta... Es pagulēšu ar viņa meitenēm. Man bija tāds, man vienmēr ir bijis tāds, ka, hei, ja notiek kāda situācija, es izspēlēšu to gudrāk. Es būšu... Bet tik un tā, ja cilvēki atnāc, ejam mani parunāt, kaut ko tā izdarīja, bet viņa vispār neko nezina. Es brīnos. Es brīnos. No aizmugurē tas ir tāds pēdīša gaina. Es tā brīnos, ka es īstenībā tajā brīdī neuzsvilos un neuzmetos viņam virsū, jo man ir diezgan... Mēs esam arī tusējuši kopā. Tu atceries, kā viņš izskatās? Es zinu, es vēl joprojām ļoti labi zinu, kas par cilvēku ir. Un ko, tu nekad nezredzēji viņu atkal? Esmu. Un? Kad viņš man paspēja žokt, viņam ir kauns katru reizi. Varbūt... Bet es izdarīju gudrāk. Jā. Godīgi, jā. Ja tu sāki, tā ir tava gudrāka atbildi, bet tādi momenti, kad tu visu, tu dabūji pa purnu, No aizmuguras. No aizmuguras. Dievs, un tu neesi vainīgs. Nē. Un es palīdzēju, es mēģināju atrisināt to situāciju. Bet saprotu, tas dzīvē ir, varbūt vienkārši nebāz savu fucking degunu tur, kur viņu nevajag, vai ne? Jā, tieši tā, bet ir tā lieta par vecerīga. Ir tāds vecerīga, tas ir kā Anglija, kā Londona. Ir viss dažādi cilvēki tur. Tur ir hips, tur ir piedzeres, krievs, tur ir
Urlas, tur ir bagāts džeks, bagāts meņķis, tur ir viss kopā vienā rajonā. Jā, tur ir viss kokteils samaisīts. Jā, tur ir visu. Tur ir 50 kokteļu shots par 20 eiro, bet tur arī vienu kokteļu par 50 eiro. Tur ir viss kaut ko kopā. Un man patīk vecerīgi, man patīk tās bardāks. Man tā patīk tās bardāks. Bet tu esi katru weekendu, tu neesi noguris no tā? Nu, savā ziņā jau noteikti, ka kaut kad esmu, un tad es izdomāju, ka es aizēju varbūt atpūsties. Kaut kur citur aizbraucu ar tevi uz Valmieru, piemēram. tā arī ir. Nu, tas ir mans darbs, Filipe. Tu zini, kā tas ir. Tas ir darbs ar cilvēkiem un vispār. Man vienmēr ir. Es nekad nedrīkstu būt grūzīgs. Jā. Es nekad nedrīkstu varbūt darīt. Man tev patīk, kā tu dzīvo. Protams, ka man patīk. Jā. Tad es to nedarītu, ja man tas nepatiktu. Ja tu vajag, atlaiž vienu karjeru. Naktdzīvu karjeru, mūzika karjeru. Noteikti, kad naktsdzīvi iet prom. Jā. Nekā nav nekā priekš manis tā, kas man varētu darīt laimīgāk. Un patiesi es zinu, ka mana vieta ir uz skatuves. Okay. Un par to es esmu 100% pārliecināts. Tad skatuve vai vecerīga? Skatuve. Viennozīmīgi. Tā tu nevari iet uz vecerīgu uz vienu gadu. Paga. Kāds sakars? Tu vajag izvēlēties skatuve visu gadu, man neiet uz vecerīgu visu gadu, vai iet uz vecerīgu visu gadu un vispār neiet uz skatuvi uz vienu gadu. Pagaid tā. Es turpinu iet uz skatuves, visu darīt, vai arī, bet man pagaid sanāk, tu pārāk liels likums ir uz spēles, jo saproti, vecerīga, tas ir, in general, tas ir mans bizness. Jā. Un tu gribi teikt, ka es varu kādu vienkārši koncertēju un atdodu prom visus biznesus un vienkārši nespēru savu kāju vecerīgā? Klausies, karoši, tev būs divas variants. Viena varianti. Katru weekendu tev ir koncerts visu gadu, dažādas pilsētas Latvijā, bet tu nedrīkst iet uz vecerīgas. Nevienu soli uz vecerīgas. Okay. Bet man biznesa var palikt? Paliek, sindri tu paliek. Tu sindri viss paliek. Bet es vienkārši nedrīkst iet? Tu nedrīkst iet. Vai tu vari viss kārtībā, katru weekendu, katru nedēļu vecerīga, bet tu vispār noies skatuvi. Es noteikti, ka izvēlos pirmo variantu. Es palieku uz skatuves un caur FaceTime kontrolēju vecerīgu. Nu jā. Bet tā godīgi tā, vēl viena jautājums. Let's go! Mēs esam vīrietis. Jā. Mēs esam nākt dzīvi. Tā notiek, ka tev maintenance. Tu dabūt maintenance. Dabūt maintenance ir slikti vārds. Ļoti slikti teikts, jā. Tev ir meiteņu uzmanība, teiksim tā. Nopelnīja meiteni arī ne? Nē, tas ir. Es sapratu to jautājumu, nevis to frāzi, ko gribu pateikt. Tā kā, mums esot gan uz skatuves, gan vecīgā, mums ir meiteņu uzmanība. Okay. Jā. Tu domā, ka tu esi... Kā es negribu pateikt, dabūt? Kā es pateikt? Dabūt vairāk maintenance? Tā var teikt, jā. Dabūt vairāk maintenance dev mūzika vai dev nakt dzīvi? Tu domā, ja nebūs sineri? Šī ir labi jautājumi. Es teiktu, ka vēl joprojām skatu spēlē primāri, pirmo visu. Jā. Jo tad, kad arī mani atpazīst cilvēki, tad viņiem primāri ir, hei, tas ir tas dziedātājs, nevis, hei, tas ir sineri īpašnieks. Okay. Jā, tā ir tā primārā lieta. Tas tā kā nāk komplektā. Nāk komplektā, jo tu panieti, dziedātājs, ej pie manu klubu vecerīga. Šatingus un tā tālāk jāgarīt. Bet es ļoti reti saku, ja cilvēki paši nepaprasa, es tā kā nesaku, hei, jā, starp citu mani klubs vecīgā. Okay. Nē, tu zini, man es tā nedaru. Es nekad nedzirdēju, jā. Bet ja man paprasa, ar ko tu nodarbojas, tāds, jā, es tur mūziķis esmu, tur pāris vietiņas vecīgā. Bet tā, ir tā, kā, piemēram, es kādreiz esmu vecīgā, dažreiz es redzu to pašu sejus. Un tā tev domā, kā bieži mainīt sejus vecerīga. Tu katru nedēļu redzi jaunu sejus? Vai... Jā, noteikti. No ārzemnieki vai vairāk no Latvijas? No ārzemnieki tas ir pašsaprotam. Ļoti reti, ka tu ieraudzīs vienu to pašu ārzemnieku, ja gadījumā tie nav tie, kas dzīvo Latvijā, vai ne? Bet tieši par latviešiem ir, saproti, ir tādi kā mēs. Kas, labi, tagad tu jau vairs netik ļoti, tu esi bišķiņ tā kā vecs palicis. Bet tādi kā mēs, kas iet ārā katru nedēļu.
Vai ne? Tu apgrozies sabiedrībā, tu esi katru nedēļu ārā, un loģiski, jā, ir tādi daudz cilvēku, tādi paši kā mēs, kur ir un rotē visu laiku tur. Bet lielākā daļa cilvēku ir uzsērt, viņi iet vienreiz mēnesī, daudz iet vienreiz pusgadā, daudz iet vienreiz gadā. Un, paņemsim par piemēru, ir kur 500 meitenes, un, 70 no viņām iet tusēt katru weekendu. Pārējās 430 iet visā gada periodā varbūt 3 reizes. Tā ir daudz meitenes, kad neesi redzēju tur. Jā. Vai arī daudzreiz atbrauc cilvēki no kaut kādām citām pilsētām, vai ne? Piemēram, notiek kaut kāds pasākums, kaut kāds koncerts, un tad viņas aiziet kā patusēt beidzot. Jā. No kura pilsēta tu domā, ka viskaistākas meitenes nāk? Ja, piemēram, daudz meitenes no ārpus, pirmāreiz Rīgā brauc, un tusēt Sinerī, Vecerīgā. Neviena neapvainojaties, lūdzu. Es pateikšu piemēram. Man personīgi, no laukiem, es domāju, ka viskaistākas meitenes, bet nezinu, kāpēc, es domāju, ka Valmiera, Tausi un Liepāja, es domāju, ka kaut kas arī Latgāle man patīk. Jā, bet latgaļu meitenes kaut kas pilnīgi cits. Tas ir cita pasaule un brīnišķīgā nozīmē par to, cik daudz arī, tu zini, ka ja meitene ir no Latgales, tad viņa būs citādāk nekā meitene no Kurzemes, piemēram. Un tā ir laba lieta, manuprāt. Un ne visi džeki var pavilkt meiteni no Latgales. Tas ir... Ne visi var dabūt Latgalīta. Jā. Bet nezinu, kāpēc. Man personīgi Valmiera, Liepāja un Tausi ir kaut ko arī Daugavpils un Ventspils. Bet lielāka Valmiera arī redzēja, daudzi. Daudz, jā. Bet Valmiera, Tausi un Liepāja mani... Jā, Cēsis vēl ir. Cēsis arī, jā. Un... Jūrmala arī daudz. Jā, man patīk. Jūrmalas parasti biezāks. Jā, es nezinu, kāpēc, jo man, tā kā es vairs neesmu brīvs, bet kad es biju brīvs, un vienmēr interesē, es atceros tos laiks, kad biju brīvs, bija jautri. Jautri. Bet, piemēram, man bija tā lieta, ka man patīk Tinderi ieliekt, piemēram, Valmiera, Tausi, kaut kā, maškerēt, no attāluma. Ir tev tā, kā tev ir kāds pilsētas, ka tu nezini, tu vienmēr nāk, tu redz kaut kāds skaista meitri. Kurien tu esi? Viņa tā pilsēta, ka vienmēr skaistas meitris nāk. Ir tāda, vai ne? Vecīt, manuprāt, tu zini to ideju par to, ka esi patriots, vai ne? Jā. Vienmēr no A līdz Z, un lai es nosauktu vienu pilsētu, no kurienes nāk mūsu skaistās Latvijas meitenes, jo godīgi sakot, es tiešām domāju, ka Latvijas ir skaistākās meitenes. Protams, arī citas meitenes ir skaistas un vispārējais. Bet es esmu sapratis pēdējā laikā to, ka šobrīd ar savu mentalitāti un vispārējo es sev vispārīgi long-term dzīvē neredzu blakus sievieti, kas nav latvieta. Bet tu nedomā, ka laukiem meitenes nezinu, kaut kā tā, ka... Ir, forši, visi ir tik mīļas. Viņas ir pieraduši rūpēties un vispārējo. Man pirmā gada Latvijas vienmēr saku, ka es gribu, mans bērni būtu no kaut kāda lauka meitene. Nezinu, meitene no laukiem. Nezinu, kāpēc visi tik mīļi kaut kā tā. Kā es to teicu, mums vajag vairāk. Es to teicu 2 gadu atpakaļ, es domāju, 1 gadu atpakaļ. Mums vajag braukāt pa visu pilsētas. Bet ja Valmiera, es domāju, nepaveicam, tu paveici. Jā. Tev paveici. Tev tagad draudzenē kaut kā tāda? Man nav draudzenes šobrīd. Nē. Vai tev ir kaut kādu tuvu no draudzenēm, kaut kā tāda? Nē, šobrīd man īstenībā kaut kādu brīdi atpakaļ bija. Uz mazu brītiņu. Jā, bija sieviete, kur man iepatikās ļoti. Tad, no kurienes? No kurienes? Tepat no Rīgas. Jā. Bet vispārīgi tā ideja, lai es spētu veidot šobrīd attiecības, ir diezgan sarežģīta. Jo, nezinu, tā būtu. Tas ir tas, ko es daru. Tas prasa nenormāli daudz laika un nenormāli daudz enerģijas. Un es neesmu sievietei gatavs nodarīt to, ka man priekš viņas ir tikai 5% laika. Es uzskatu, ja tu esi attiecībās, tev vismaz jābūt kādiem 40%, 30% priekš otru cilvēku, ko visu laiku veltīt viņam. Es to nevaru dot īsti. Varbūt sākotnējā procesā, kad ir tas riktīgi nenormāli gribas satikt visu laiku un visu pārējo, tad tu varbūt upurē kaut kādas pat lietas, lai veltītu vairāk tam otram cilvēkam, bet pēc tam tev, man jāatgriežas realitātē. Un tad cilvēkam nepietiek, un tad sākas varbūt kaut kādas drāmas. Jā, tev jau priekš manis nav laika, un es neesmu gatavs nevienam to nodarīt.
Tu zini, par ko es runāju? Es zinu, es gribēju tā būt, jo es baigi ātri iemīlējos. Tā tu dari. Es atceros, es- kad tu biji brīvs, tu man katru nedēļu teici, Miks, es esmu iemīlējies. Man pagājušo vasarā, Vecī, tev bija kaut kāds 15 mūža mīlestības pavasar pagājušajā. man pagājušo vasarā bija, es domāju, ka 5 draudzenes īstais. Īstās, jā, tu man teici, es gribu bērniņus no viņas. Es biju tā, bet... Tik slikti. Bet es teicu tā, ka es Bet hei, bet visas meitas bija foršas, vai ne? Visas bija Sveiciens foršas. visām foršajām meitenēm. Visas bija foršas. Tikai... Bet zinu, ko bija... Nezinu, kāpēc. Es domāju, ka vienmēr... Es domāju, ka lielākā daļas no meitenes, ka es kaut ko... sāku iepazīties. Bet nav, ka es visas jau sāku no sākuma, ka es negribu attiecībā. Ja? Jā. Bet es godīgi esmu forši. Es esmu forši cilvēki. Godīgi. Es esmu. Tu vari pateikt, ka ko, bet es esmu baigi forši. Es vienmēr rūpēju par cilvēku mani apkārt. Bet es nezinu, kāpēc. Tāpēc arī mēs draudzējamies. Same here. Jā, bet 3 meitenes, kā man bija, kas bija kopā. Vienā laikā? Kā man bija, tipa, vasara mīlestība. 3 no viņiem bija atpakaļ bijušais. Tad, zini, ko es domāju? Tad man bija... Tu esi labākais plāksters sev. Bet tad nebija. Un arī viena meitene no Austrija bija, un viena meitene... Es domāju, ka tā ir. Es domāju, ka meitene izšķirēs. Un tad... es domāju, ka, piemēram... Papāk, varbūt būs problēma par to. Jā, mēs netulkosim šo angļu valodā. Tev draudzene neredzēs, viss kārtībā. Es domāju, ka tā. Es domāju, ka tā, ka, piemēram, situācija, kā meitenei kopā, bijušais reizēji, ka es kaut ko viņa jauna draudzene, un viņa grib dabūt viņu atpakaļ. Vienmēr tā ir. Riktīgi konkurence uzreiz viņam liekas par to, manu meiteni, piemēram, tu varbūt vēlies viņam uzreiz tāds, viņš darīs visu, lai viņu dabūtu atpakaļ. Bet man prieks. Jā. Bet man bija viena, ka man bija sapīgi, kad viņa atpakaļ bijušies. Man bija bijuši sapīgi. Pilsētu nosauc? Nevaru pateikt. Es, man liekas, atceros, kur... Es neteikšu, bet man liekas, ka es zinu, par ko tu runā. Mēs par šo esam runājuši. Jā. Un tad, jā. Bet, manis tēmu. Vēl viena jautājums. Tāpat vienmēr atgriežamies pie sievietēm. Es vienmēr gribēju te jautājumus, nekādi te jautājumu dzīvi. Miks Galvanovskis. Cik tev body count? Nē, es neatbildēšu šo jautājumu. Plus mīnus. Es neatbildēšu šo jautājumu. Tā kā es zināju, ka tu man šo jautājusi, un es padomāju 10 reizes, vai man atbildēt, vai neatbildēt. Es domāju, ka nē. Es vispār esmu nevainīgs. Pagā. Mazāka vai vairāk nekā 100? Es tev neteikšu neko. Tas ir vienīgais jautājums, uz ko es nebiju gatavs šodien atbildēt. Kad Dievs. Tas ir vienīgais, ka es ļoti gribu uzzināt. Tas ir vienīgais, ka mēs te man uzaicinājām. Es tev pateikšu pēc tam. Pēc tam es pateikšu visu. Tu jau zini, man liekas, pats. Es ielīšu pārāk apakšā to. Nē, tā ir lieta, ar ko es nedalos. Nedalos, ja? Nē. Tā kā gribi man iznīcināt. Tas ir 3 ciparas vai ne? Es tev neko neteikšu. Veci. Ok. Tu vari atbildēt? Vēl labāk. Tu esi. Tieši tāpat. Es varētu, bet tas nav man. Es tev intervēju. Pagaid. Kad es tev tā vai podcasts, varbūt var man jautā. Bet es zinu plus mīnus, jā. Jā. Bet es gribētu tev tā Miks Galvanovska diena. Nedabūs no manis to ārā. Ok, man iesim tēmu. Runā bišķiņ tagad par tā ticība. Jo tu daudz, es kā lieku, tev ir vienmēr Krus? Krus? Šīs tu domā? Jā, krus un sineris baznīca uz priekšu. Kaut kā tāda, nezinu, kā ir tava ticība? Tātad, ja mēs runāsim par rotas lietām, tu vēl joprojām atgriezīsimies pie tēmas, kad zini, ka tas ir patriots. Un šis krusts ir tāda lieta, ko daudz latviešu aizmirsuši, kā senlatviešu ticība. Nav tā, ka es viņu piekopju, bet man ir senlatviešu ticība. Mēs bijām pagāni, jā. Jā. Un šis arī ir pagānu krusts tieši no baltrotām veidos, tāpat kā lielākā daļa no maniem gredzeniem ir tieši saistīta ar latviešu gan mitoloģisko, gan arī tieši, tieši tajā ticības tēmā. Un arī, tu zini to vienu dziesmu, kur tu ies prom?
Nē, es kā... Tev paliek neinteresanti. Tā viena dziesma, kas tev patīk, par savu zemi saukt, vai ne? Var bišķiņ dziedāt. Tu dziedās ar mani? Nav, bet man nav tik labi valsts, tā kā tu. Gods man dzīvot Latvijā, par savu zemi saukt. Jā, ļoti labi. un tur tieši 2. pantā ir minēta tās mitoloģiskās būtnes, kas ir ar māru un ar laimu. Es vienās rētās dzīstu ar jumi un ar pērkonu. Es ienaidnieku mītu. Pērkonu tas ir par Thor. Ne? Latviskoti tas varētu būt līdzīgi kaut kas tam līdzīgs, jā, un māra un laima tās arī ir mūsu senās dievietes, un ir vienkārši tāda tēma, par ko daudzi vairs nerunā tik ļoti, jo es atceros, ka es augu maziņš, mums bija daudz arī filmas, piemēram, tur Sprīdīts, vai ne? Es redzēju Sprīdīti? Nē. Nostīsimies, kā arī uztaisīsim kino vakar. un tur ir arī par šīm tēmām diezgan daudz runāts un pieskārti par vēja māti, meža māti un par to, cik kādreiz viņas mitoloģiski bijušas svarīgas. Un tādēļ es nesaku, ka es ticu, bet man vienkārši liekas ļoti simpātiski, ka latviešiem ir bijis kaut kas tāds savs. Kā es savu Maira? Māra, laima. Laima, tas kaut kāds saistībā ar šokolādi, vai ne? Nē, es domāju, laima ir arī latviešu vārds, kā tu zini. Un tas ir, bet vienkārši tās bija dievības senāk. Un tur arī es varbūt, ja stāstītu to padziļinātāk, tad varbūt es arī varētu kaut kādā brīdī kļūdīties, jo saku, es esmu tāds entuziasts, es neesmu nevienā brīdī eksperts tam visam. Bet par pašu reliģiju kā tādu, vai es piedaru pie kādas reliģiskās, ne. Bet tu esi dievs? Es ticu kaut kam augstākam. Es neticu, Jēzus Kristus. Es neticu tam džekam bildēs. Bet, piemēram, šitais teji, ko tu izmanto arī, tas ir Jēzus Kristus krustus, ne? Tas ir parasts krustus priekš manis. Bet Jēzus Kristus, ne? Nē, kā tu... Vienkārši nevar būt, ka visi piesam melnie cilvēki ir Filipis, vai ne? Nē. Nē, joks, bet vispārīgi, man nav, es neesmu pārliecināts, piemēram, kristietis, nekas tāds. Es ticu kaut kam augstākam, es neticu, ka šis viss var notikt tāpat, un tas liekas unreal. Tajā pašā laikā vienkārši tā termins kā baznīca, kā reliģija man ir sabojājis diezgan priekšstatu par to visu, jo tur nenormāli viss noteikti savu naudu. Man liekas, ja tu vēlies lūgt un tu vēlies ticēt, tu vari to darīt, aiziet stūrītī un to izdarīt un ticēt tam, kam tu vēlies ticēt un to, kas ir priekš tevis tuvs, bet tie visi, kad tajā brīdī, kad tas pārtop par tādu, kādā sakarā tu vari iet karot Dieva vārdā? What the fuck? Un tas viss man liekas pilnīgi absurds. Un man liekas, ja Dievs, tad viņš ir tieši par to sacību, par mīlestību un par visu pārējo, par to, kā cilvēkam būt labākam, kā nenodarīt tev pāri, kā izvairīties no tā visa. Un tādēļ man šis viss neliekas loģiski, bet es ticu, ka ir kaut kas augstāks. Bet es nemāku tev pateikt, kas tāds ir. Jā. Jo šitais viss ir vienkārši pārāk faktā, lai tas būtu vienkārši radies no sprādziena. Bet tu visu palūgt? Kaut ko no rīta vai pa dienu, vai, piemēram, tu nopelnīji kaut ko, nezinu, paldies. Tu saka paldies kaut ko, tas pateicīgas par ko, piemēram? Man ir viena lieta, ko es daru, bet to lietu es negribu skaļi teikt. Okay. Bet tas ir tāds mans rituāls, ko es daru, bet es nezinu, kam es to saku. Jā. Es vienkārši, tas tā vairāk kā saruna ar sevi, un ja mani kāds dzird, tad... Tas ir labi. Piemēram, pirms iet uz skatuvi, tu tā dari? Nē. Jo visvairāk, kam es ticu šajā dzīvē, esmu es pats. Jo bez manis, man liekas, ja es izvēlos darīt, tad es to daru. Man liekas, ka mani neviens nekontrolē. Piemēram, tava māma un tēti, viņa ir kaut kā ticība vai ne? Tētim diezgan līdzīgs uzskats tāpat kā man par šo visu. Mammai atkal... mamma ir ļoti jauka persona. Viņai, protams, viņa mēģina tā kā, Mika, varbūt tajā dziesmā, kur tu pateici, ka tu dzēri viskiju ar vēlnu, tā kā varbūt tas nebija tā kā pareizi. Tas ir kā jau mammas, vai ne? Jā, bet viņa ir kristi. Es jau arī esmu kristīts. Bet tā mamma, viņa, piemēram... Vai iet uz baznīcu? Nē, viņa neiet uz baznīcu. Piemēram, jo iziešu uz baznīcu katru nedēļu. Un tu zini mani, I don't judge. Katrs tic tam, ko viņš vēlās. Vienkārši es neredzu to... ka tas varētu būt priekš manis, vai ne, tās visas lietas. Es esmu izvēlējies to ceļu, ka es ticu visvairāk sev. Un ja arī tur ir kāds, kas to visu pagroza kaut kā citādāk, forši. Bet es esmu sapratis to, ka vienīgais, ko es varu paļauties savā dzīvē, esmu es pats, un es nevienam neko nelūdzu. Bet tu domā, ka tas ir labi vai zlīgi, tev ir baznīca blakus sieneri, vai ne? Man jau ir baznīca labas attiecības.
Man jau saprot, ka tu vari ticēt, tu vari neticēt. Nav tev, bet tu domā, dev klients, dev cilvēki. Tu domā, ka... Vecīt ar baznīcu arī ir tā, ka cilvēki var... Bieži Anglijā, man liekas, tā, ka aizies svētdienā uz baznīcu un pēc tam visi iet uz bāru pēc baznīcas. Saprot, tas jau ir vīns, vecīt. Svētais vīns, vai ne? Tas ir fucking alkohols. Bet es, protams, nedaru to tik zemiski, ka es netaisu sev tur, nāc nopēc svēto vīnu, vai ne? Protams, ka nē. Es cienu citu cilvēku vērtības un citu cilvēku lietas. Tas, ka es vienkārši, sinners, man liekas, ļoti labs nosaukums tādā ziņā, ka mēs jau visi esam tikai grēkotāji. Tu esi grēkojis, es esmu grēkojis, pat tu esi grēkojis. Tu esi noskatīt Luciferu, Jā. Love it. Tu domā, ka kurš noskatīs Luciferu? Es domāju, ka varbūt reizē tu bišķiņu uz Luciferu. Jā, bet no AliExpress ķipers. Ausu. Jo tu vienmēr melnu drēbs, tāpat kā viņu, piedēja klubu, tāpat kā viņu, kuta mašīnā braukā, tāpat kā viņu. Viņš arī mūziķis, starp citu. Jā. Bet godīgi, tu paņem viņu kā kaut kādu piemēru, vai ne? Nē. Tas, ka vai man patika tas seriāls un man patika tā ideja par to, ka pēkšņi nelabais ir labs. Jā, loģiski, ritīgi nice, bet es uzskatu, ka es to savu tēlu veidoju pats no sevis, un tā kā viņš ir apaudzis, varbūt ar kaut kādām influencēm no ārpuses, ko es pats neesmu manījis, bet noteikti mēs iedvesmojamies no kaut kādiem cilvēkiem, no kaut kādas mūzikas, no kaut kā, bet es uzskatu, ka laikam es esmu tā kā radījis pats sevi no nulles. Un es tikko atcerējos vēl vienu lietu par reliģisko tēmu runājot, kā es vienreiz atceros ar čomiem sadzēros, un mēs runājām tieši par, tāds pāļu, kad ir pāļu bazars, un tāds riktīgs, vecīts zina, ko. Un tad man bija tā ideja par to, ka varētu būt, kāpēc man liekas tā kā velns simpātiski. Tā ideja, kad viņš varētu būt vienīgais, kas saprot balansu. Jo viņš ir bijis gan debesīs, gan ellē. Un viņš ir, piemēram, sanāk, kad idejiski Dievs nav bijis ellē. Un viņš spēja saprast starp labo un ļauno to vidusceļu. Tāda teorija. Ok. Un tā ideja arī, kā mēs redzam Lucifer, kā Lucifer viņa arī Dievis Devs. Jā, viņš kritizējas eņģelis. Viņš nav sapisās. Viņa arī eņģelīts. Jā. Tas ir viena no mīļākais seriāls. Ļoti foršs seriāls. Bet es redzu tā... Man vienreiz parunāja draugu, ka viņa arī runā no Brazīlijā. Viņš teica, ka tu esi līdzīga Lucifer. Un tad mēs sākam domāt par to arī. Un tad mēs redzam, mēs sākam domāt, mēs dzeram tu šots, mēs redzam baznīcu. Mēs redzam baznīcu. Un tad tu arī ar visus krustīt apkārt. Tad mēs domājam, ka interesanti. Bet jā. Labi. Gribētu runāt bišķiņ par tavu teātri dzīvi. Ok. Jā, par tā teātri dzīvi. Es biju pie tavu izrādi. Valmiera. Starp citu, un šis ir reāls notikums. Mēs aizbraucam uz Valmieru, un mums jābrauc uz to teātri izrādi, un vakarā Filipam ir konts. Un es viņam tā kā zvanu pirms izrādes, saku, Filipe, davai brauc ārā, sauc taksi, vai ne, tu nokavēsi. Un viņš saka, nē, viss safe, vecīt, vai ne, visi kā tu vienmēr dari, vai ne. Un tad vienkārši 5 minūtes pirms izrādes, un es saku, kur tu esi? Viņš saka, aizlūdz sauc taksi, man tāds, fuck. Un es atceros, toreiz speciāli izrādi nesāka kaut kādas 7 minūtes, lai sagaidītu Filipi. Zāle ir pilna kaut kāda, nezinu, kaut kāda 600 cilvēki, un vienkārši gaidām Filipi. Man tāds nice, tādi man čomi. Bet pēc tam bija forši, jo pārtraukumais fočēja pusi no izrādi. Tas man patīk Valmiera. Tev jau bija, es tev aicināju arī šogad uz vienu izrādi, bet tu neatbrauc. Bija vēl kā Ikšele. Mums bija visu Latviju, jā. Jau viss? Viss nākamgad tikai būs atkal. Man šogad bija trākie. Es vispār nebiju Latviju šogad, vispār nebiju vecerīgi. Es tev vispār 5 reizes satis par to laikam ar tas Latvijā. Jā. Mēs pagājušo gadu tikāmies katru dienu. Un tagad ir citu... Nē, relationship, zem tupeles, to esi sakā. Tā kā, tu zini, kāpēc tu tusēt? Lai pavadītu labu laiku ar draugiem. Es to nogrūzīšu. Un diena beigas? Un dienas beigās iepazītos jauniem cilvēkiem. Jā. Cilvēkiem? Cilvēkiem. Vienalga vīrietis un meitene. Vienalga. Tev patīk abus? Nē.
Nē, un tādā... Ok, Foks, kāpēc mēs vienam runājam par veceni? Bet ir vēl viens. Ir cilvēki, kas domā, pēkšņi, man lakoti, nāga, vispārējais, es kopju sev kā vīrietis. Viņi domā, bērni, viņš paļabom pēdiņš. Jā, pat to nāga, kāpēc tu? Es vienkārši izdomāju, vienā brīdī man iepatikās, un tad es sapratu, ka cilvēkiem tas uzdzen kaut kādu triggeri vēl pie tam, un man tāds, fuck yeah. Tā kā... Un meitenes patīk, vai ne? Jā. Un, bet jā, tu ļoti labi zini, es nevienā, mums ir labas attiecības arī, mums ir čomi kopēji, kas ir arī geji un viss pārējais, tā kā, kamēr nepiesienas man viss forši, bet man patīk meitenes. Pārāk ļoti patīk meitenes. Bet ar to ūsu, piemēram, netrauciet? Nē, netraucē, baigi. Kā tu būčo, piemēram, meitenes patīk? Man meitenes ir teikuši par to. Es biju domājis, ka būs bišķiņ sarežģītāk. Bet nav nevis tik traki. Un kā tu ies uz leju uz viņu? Ir īstenībā bijušas interesantas situācijas. Kāda meitene bija daudz zāri, līdzīgi uz sapinās? Nē, tā nav viss. Slikti, ļoti slikti. Bet netraucē. Netraucē. Ko tu gribētu runāt? Ko gribi kaut ko pateikt? Es vairs neatceros. Man ir, kad cilvēki, es jau gadu laikā esmu izstrādājis kaut kādas atbildes uz kaut kādiem jautājumiem, un tad man ir, kad džeki man pienāk pālī papras, vecīt, kā tu var izaudzēt tik tādas ūsas? Un es saku, vecīt, vienkārši laiz vairāk. Saprat, kur pīstols jāliek. Un tad visi nenormāli nosmējās vienmēr, un tā tālāk. Jā. Tā ir labi, jā. Viņš saka, bet manis sieva saka, kas tu viņai nevar Viņa nav pelnījusi, vai? Man ir sieva, tas jau, Dievs. Slikti, ļoti slikti. Vai labs. Jā. Un es nemelošu, ka man ir nostrādājis pick-up-lines. Tagad es atkal redzu, mēs sākam runāt jau par čomisko. Man ir tāda sajūta, ka es ar tevi runāju divatā virtuvē, nevis pie kamerām. Miks, tas jau visā pirmais vies, ka man vispār nevajadzēja lasīt nevienu jautājumus. Man ir pienākusi meitene klāt un paprasījusi, es arī tur sadzēries esmu un tā tālāk. Tas stāsts tiešām. Un viņa man prasa, Mik, kā tās ūsas izskatās, ka viņas ir uz leju? Un es tā, no rīta redzēsi. Slikti. Saprot, bet es fucking nostrādāju. Starp citu, Miks ir tās džeks, kā viņš, zin ko, puika zunā savi starpā. Un tāda viņš tā, ka es kaut ko runāju par viņu par kaut kāda meitene, un viņa nākamā dienā kaut ko seko, kaut ko raksi. Ne? Ko? Mums ir tāds, nerunāsi par to, bet mums tāds. Kas? Es īsti nesapratu tā ideju, bet... Tāds, varbūt es to rakstīšu, ja mēs runā par to, vai ne? Tādīt. Commercial break. Tonybet. Šo podcastu piedāvā Tonybet. Mēs varam parunāt. Labāk ne. Varbūt meitenes nebūs tik... Nē, bet zin kā, mēs varam vienkārši piebilst par to, ka Latvija ir diezgan maziņa un, kā saka, mums ir bijis tā, kad Felipe man vai es Felipem pasaku par to, ka, tavos brīvajos laikos. Viņš tāds, es ir tik forši meiteņi, sarakstos vispār. Es tas, hei, parādi, kuru? Tas, skaidrs. Ok, pateikšu, bija viena situācija, kad es kaut ko runāju viena meitene. Kaut ko, bet es sarunāju Miks. Man sāk svīst rokas pildīgi, kas to. Es sarunāju Miks, kā mēs tusējam tajā dienā. Un tad es kaut ko runāju meitene, tad es jau sarunāju Miks, viņa gribēja tikties šodien. Tad es davai, tiekamies rīt. Ok, tiekamies rīt. Brauc satik Miks, un Miks to pašu metu, ka es runāju sēž. Es baigi gribēju to meiteni. Bet ok, bija ok. Piedod. Gadas. Viss kārtība. Labāk draugs nekā enemies. Kā ir? Labāk draugs nekā ienaidnieks. Kā ir enemies? Ienaidnieks. Ienaidnieks. Ok, beidzot runāsim par tavu teātri dzīvi. Pareizi. Fake it till you make it. Kā vispār? Tev ir tava izrāde, man ļoti patīk. Un tā jūs dziedi uz kaut ko runā. Cik bieži jūs vajag, Mēģināt? Mēģināt, jā. Jo, piemēram, šo vasarā izrādu
cik sen tu jau sāki, piemēram, uz nākamā vasara? Kā tu sāksi jau visus mēģinājumus? Nākamā vasarā, saprotu, ja tev ir gatavs materiāls, tad viņš tev ir gatavs. Tev vajag tikai atcerēties. Bet, piemēram, šogad mums bija nācis tas liels uzvedums, kur bija kaut kāds 60 aktieri kopā, un vēl Kalbim bija viena no galvenajām lomām. Un tur bija tas, ka reāli žoska mēs mēnesi pirms tam maucām katru dienu. Un tad, kad ir izrādes, tad jau visu tu vairs nemēģini. Tu vienkārši ej un spēlē. Bet pirms tam tas process ir īstenībā šausmīgs. Nogurdinoši, jo, saprot, arī tev ir, piemēram, kaut kādas epizodes, ka, piemēram, tu mēģini visu izrādi, un tev, piemēram, kaut kas tur nav. Un tad reizēm var būt tā, ka tu gaidi, tūlītām būs tavs uznāciens, bet režisori pieķerās tik ļoti pie tās vienas epizodes, ka tev ir, piemēram, 3 stundas jāgaida. Un tas jau ir tas, kas visvairāk tev patērē to enerģiju, nevis darīt, bet gaidīt. Man šausmīgi nepatīk gaidīt. Man arī. Es zinu, bet es vienmēr gaidu uz tevi. Un tu uz mani. Un jā, un teātris tāda bišķi pilnīgi citādāk dzīve. Man liekas tāds, tāpēc man ļoti gribējās atpakaļ būt uz teātris skatu. Šobrīd netīšām par daudz jau ir. Man tik daudz iestudējumu netīšām ir sanākuši tagad rudenī, kad... Teātris vai mūzika? Teātris, bet ar mūziku arī īstenībā baigi forši. Tagad ir tikko bija samarīts. Diemžēl tu nebija pagājušajā gadā. Pirmā reize, ka es neesmu. Es būšu Latvijā 9 gadu, un pirmā reize, ka es neiešu samarīts. Jā. Tas man mīļākais festivāls. Bija fantastiski. Man arī. Un bija fantastiski, bet jā, ar mūziku man tur baigi daudz visādi plāni. Jo es domāju, ka samarīts tādi tāds... Riktīgi latvieši. Principā tikai latvieši. Es tev aizsūtīju bildi, kuriem 2 brazīļu džekiem redzēju vispār. Viņam katru gadu nāk. Skaistas meitenes bija. Protams. Latvietis. Vecīt, kā var latvietis, kuras ir apģērbušās pelkostīmā, ko tu vari vairāk gribēt šajā dzīvē? Bija kaut ko tev? Tu man nedrīkst prasīt šādus jautājumus. Okay, tad bija, jā. Es ļoti labi pavadīju festivālu. Man bija 2 koncerti, jā. 2 koncerti ar Satīnu, un nākamajā dienā solo koncerts, un tur arī apstājamies. Un cikos bija koncerti? Man bija ar Satīnu, pirmā diena vakars, bija main stage, kur bija nenormāli daudz cilvēku. Jo pagājušo gadu viņa koncerts bija nerau agri. Man arī šogad bija agri, man bija 2 ar kaut ko. Labāk, pagājušo gadu bija 12. Un es domāju, ka es aizgāju gulēt 9 no rīta. Un tad man vajadzēja, es pamodos 11. Bet tu pamodies, tu atnāci. Es biju. Paldies, bet es novērtēju. Paldies. Labi, un tad pēc tam atpakaļ. Bet šogad bija daudz vairāk cilvēku. Šogad bija daudz cilvēku, un es domāju... Tev arī vairāk dziesmas tagad jā, populāras bijušas, un tā kā viss pamazām iet uz priekšu, un let's be humble. Okay. Pa solītim, un tad jau pēc pāris gadiem cerams, ka tiekamies lielajos venue. Kas ir nākamais koncerts tagad? Tagad man ir visādi mazie koncerti. Tur ir gan akustiskie, gan arī kaut kādi varbūt lielāki, bet tieši tādi solo projektu koncerti šobrīd nekas neplānojas, jo man ir baigie īstenībā plāni, ko es nevaru publiski vēl teikt. Un kas būs, ja tas viss izdosies, vecīt, es ļoti ceru, ka mēs nākamā gada runāsim pilnīgi citādā gaisotnē jau. Okay. Riktīgi, excited, nenormāli excited. Bet jā, šogad bija, tu netiki, toreiz nebija Latvijā, uz Palādījumā bija pirmais koncerts. Jā, es nebija Latvijā vispār. Es parādu gāju pilnīgi visus labus festivālu kaut ko. Es tikai biju pozitīvs viena diena tikai. Bet es vispār šo gadu nebiju Latvijā. Tas žēl. Jā, tā ir, ka ir draudzene un tupeli uz galvas. Man patīk arī ceļot. Pat es vienam paņēmu Latvijā karogus. Es zinu. Mēs ļoti to novērtējam. Visi latvieši, ko dara. Tu zini, ka tev konkurence uzradusies? Ko? Tev ir konkurence. Kāds konkurence? Jānis Bērziņš. Es zinu, ka bija recīti par to. Man bija savu kameramenu, jo Jānis, es domāju, ka, es nezinu, viņš kaut ko uzrakst. Es nezinu, kāds bija, bet ir grūti. Dziesmu kopā. Nē, zinu, ko viņš uzrakstīja mans filmētājs, mans kameramens Artus, man iepriekš filmētājs. Viņš uzrakstīja mans filmētājs, un tad viņš prasīja, mēs varam filmēt, man ir viena ideja. Es gribu taisīt video par 5 lietas, ko es nesaprotu no latviešu. Ko tu prasi mans filmētājs taisīt to pašu video, kā es taisīju? Tas ir, ok.
Bet man patīk, es skatos šovu. Tā šovu tu skaties? Es skatos. Es neesmu izskatījies, bet es redzēju kaut kādas izgriezums. Man šovis tur, Oskar. Jā. Bet man patīk. Man godīgi man patīk, kā vairāk aizemnieki nāc un runā latviešu valodu. Bet Filipa ir un paliks viens. Ko teici? Filipa, original Filipa. Tas ir... Es neesmu tādu, man patīk, ka redzēju vairāk. Es vienam palīdzēju cilvēku, kā no aizemnieku, jo es domāju, ka aizemnieki, kad sāk dzīvo Latvijā, viņi vienam prasa man viedokļus. Kaut kā draudzi man teica, ka dzīvo Latvijā, kā es varu sākt mana karjeru, var man palīdzēt tā tālāk, es arī gribu latviešu valodu iemācīties. Es vienam palīdzēju cilvēku, nav tā, ka... Es zinu. Es to ļoti labi zinu. Tad es ceru, ka Jānis Bērziņš. Viņš dzimis kā Jānis Bērziņš? Nē, tas ir viņu stage name. Jā? Laikam, man liekas, viņam pasē rakstīts Jānis Bērziņš. Nē, tas ir stage name, laikam. Jo tad vecākiem būtu... Jo man ir draugs, es 2016. gada es taisīju videos, kā es esmu Jānis Bērziņš. Jo man ir čoms no Brazīlija, viņš pus latviešu, pus Brazīlijas, kā viņš sauc Jānis Bērziņš. Jā? Un tad es kaut kāds videos, kā tevi sauc, es saku Jānis Bērziņš, kā jokus. Es nezinu, ja viņi paņem no to, ceru, ka nē. Bet varbūt viņam tas īstais vārds. Es domāju, ka nē. Bet es skatos. Okay. Nē, bet vispār jau forši, ka cilvēki darās kaut ko, mēs jau varam Tu redzēji video no vakardienas? Nē. Kā tu Haribo viņu drāž? Un ārā tu skan Latviju himnu. Un Džek tur viņa dziedi Latviju himnu. Un Džek, vienlaicīgi tu vari, Dievs trak. Kas pie vēl? Džek bija piezēra, viņa tumbiņa zirīk Latviešu himnu, un viņa tu sāk dziedāt 2 pa nakti. Kamēr viņš... Vienu Džek sāk dziedāt. Es biju domājis, ka kamēr viņš tā kā darīja lietas, tikmēr viņam Latvijas himnu. Viņam visu laiku maina kamera. Jā. Tad vienlaicīgi vienu Džek ārā dziedāt Latviešu himnu, un iekšā Džek purinā viena bijušies. Tik daudz informācijas. Man patīk. Tik slikti. Tas ir bez maksas reklāma, bet vajag paskatīt to, kā viņš tā krēta. Man patīk. Jā. Tā ir forši. Bet... Mēs jau reāli aizgājām pa mūsu parasto bazaru, par ko mēs runājam ikdienā. Tas, ka mēs esam pie manis kaut ko runājam. Bet, jā. Tad... Atbeidzot, varbūt kādu jautājumu gribu uzdot. Un tas ir tikai ūdeni. Man arī vajag ūdeni. Priekā? Priekā. Nezinu, tās skaņas, ko tā izķiptā. Ok, man ir vēl viena jautājums. Let's go. Cik tā body counts ir? Tu vari likties vierā par to. Es joku. Bet, ko tu... Tev... Ir kaut kāds sapņu vēl, prom, ka tu gribi piepildīt? Man ir tāds sapnis, man liekas, kas varbūt... es ļoti ceru, ka kādu dienu būs sasniedzams un ļoti ceru. Es vēlos uzstāties dziesmu svētkos kā solists. Un šis liekas tāds no Latvijas mūzikas, tāds lielākais, ja tu to vari izdarīt, tad tu esi izdarījis Latvijas mūziku. Varbūt ne visu līdz galam, bet es ļoti, ļoti ceru, un kad varbūt arī tieši šī dziesma kādu pēc daudz gadiem varbūt par savu zemi saukt, par ko es dabūju šogad arī to zelta miķi, kad viņi varētu izskanēt dziesmu svētkos. Tas būtu fantastiski. Zelta mikrofonu, tas ir... Kad tu uzvari to zelta mikrofonu, kas ir tā līdzīgāk sajūta no prieka, ka var salīdzināt zelta mikrofonu? Piemēram, es nezinu, es pētāju, piemēram, KP, piemēram. Kas bija visstiprāk priekš viņa sajūta? Kad viņa draftēja vai kad viņa uzvarēja? Īstenībā, ļoti labs jautājums. Jo saņemot zelta mikrofonu, man bija ļoti līdzīgas sajūtas, kā uzrakstot to dziesmu. Jo es atceros, kā es viņu uzrakstīju. Es biju beidzies tikko pasaules čempions hoķī, toreiz, kad mēs 3. vietu dabujām. Es braucu mājās, es pīpēju cigareti, man vienkārši sāk ienākt galvā doma, vārdi. Es sāku rakstīt, es apstājos, es izkāpu ārā, es izpīpēju vēl 2 cigaretes, un es uzrakstīju to dziesmu. Un man bija tāds,
kas tikko notika? Man liekas, ka es esmu uzrakstījis kaut ko, kas izmainīs manu dzīvi. Un tā arī notika. Un tu uzvarēji. Izmainīja manu dzīvi. Nu, ne tikai par zelta mikrofonu, ir vēl daudz un dažādas lietas šobrīd, ko, piemēram, kad Latvijas izlase basketbolā, kad nāca ārā pie manas dziesmas, man liekas, tas tik crazy. Tu zināji, ka viņa vispār nāk ārā? Nē. Jo pirmo reizi, kad es saņēmu to ziņu par to, kad es biju Gruzijā, tad rītīgā vafelē, mēs bijām ar čomiem slēpot, aizbraukuši. Un mēs braucam autobusā, man vienkārši sāk telefons, tad ding, 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 ding. Tas, what the fuck, kas notiek? Es atveru. Tieši Reinis bija, mūsu kopējais čoms, atsūtīja pirmais to video, un es skatos, un viņam atsūt video no spēles, man tāds, nice. Es uzslēdzu skaņu, un es dzirdu, gods man dzīvot Latvijā. Un es saprotu, basketbolisti nāk ārā pie tās dziesmas, un es apraudājos no prieka. Es vienkārši, man nāca vienkārši desmitiem, ne pat simtiem ziņu par to visu. Man bija tāds, kas pie vēlna notiek. Es zvanu Sencim, vai ne? Es saku, ka ģimenei aizsūt man tāds. Un es reāli sēžu, pārējie džeki aizmugurē tur busā. Es tieši biju priekšā piegājis pie šofera sēdēju, jo viņš ļāva pīpēt pie loga. Un es vienkārši skatos, un es esmu laimīgs. Un es tik laimīgs neesmu bijis. Un saprot, tagad jau... Vairāk nekā, kā tu uzvarēji zelta mikrofonu, ne? Es domāju, ka jā. Ka Dievs, jo tu esi baigi fanā par basketbolu Latviju. Es par basketbolu, par hokeju, vispār par Latviju. Man ir galvenais piesim skaties. Bostonas spēles, mēs arī kaut kādā skatījāmies kopā. Un tajā brīdī, kad Porziņš spēlēja, tad es esmu ar visu sirdi un dvēseli priekšā, jo tur spēlēja Latvijas. Tad, kad viņš nespēlēja, man tāds, Bostona. Jā, tā ir tā paša. Es varu sekot līdzi gan arī, vai jebkuram sportveidam, man galvenais, lai tur piedalās latvieši. Un godīgi, es noskatīju vairāk Olimpikas spēļu, tagad vairāk Latvijas spēle nekā Brazīlijas spēle. Kaut kā tā. Bet vienkārši pabeidzot to tēmu, tad vēl hokejā bija hokejas izlases izvēlēta dziesma, ko viņi klausījās. Un tur vēl, bet saprot, ir viena lieta dzīvē, un tu zinās, par ko es tev teikšu tagad. Tajā brīdī, ka kaut kas jau ir noticis, tad viss, tas ir prom. Un tas ir, piemēram, ja tu tēmē uz augstākām lietām dzīvē, un es, piemēram, gadu atpakaļ man kāds būtu stāstījis tos scenārijus, kas tagad gada laikā ar man dzīvi noticis, man liktos tāds, wow, nemūli, tas ir crazy, tas ir vienkārši prātam neaptverami. Ar šobrīd, ka tas jau ir noticis, tas jā, ok, bija tā, tagad mēs ejam tālāk. Un man nekad nepietiek. Tāpat kā tev, tāpat kā visiem pārējiem, tas ir baigi interesanti. Jā. Nekad nepietiek. Jā. Ja man pirms 10 gadiem kāds būtu pateicis, ka mana dzīve būs šāda, man būtu tāds, wow, ko es vairāk varētu vēlēties dzīvē. Un tagad man ir tāds, tā kā tas nav ne tuvu, ko es vēlos vēl izdarīt. Tāpat kā es atceros, kad es to taisīju nācu ar mums arī. Tagad vēl šokolādes fabrikā strādāju. Šokolādes fabrikā strādāju, jā. Taisīju nācu ar mums dziesmu, un kāda viņa iegāja ārā, un pa YouTube, kāda tikt uz miljonu skatījums YouTube. Un kāda dziedāju, es atceros, ka es Samersālu dziedāju arī. Es dziedāju pozitīvus, bija forši, bet tāda Samersālu dziedāju kopā ar Reiks. Un kāda visi cilvēki dziedā kopā tā dziesma, ka tu taisīji autobusu no Olaini līdz Zolitūdu un tā tālāk. Saka, kaut ko nopelni nav, cilvēki fočē man tās lietas un tas bija tā ir forši. Man patīk, es gribu taisīt vairāk dziesmu, jo es domāju, ka es skatuvi. Piemēram, es spēlēju futbolu un taisīju dziesmas, bet futbolu es nebiju visu laiku laimīgs. Es biju laukuma, bet es nebiju visu laiku laimīgs. Man skatuve vienmēr, kad es skatuvi esmu laimīgi. Man vienalga, es dziedāju Jēkabpils priekš 20 cilvēku vai Samersālu priekš 20 cilvēku. Tu jau vecīt līdzīgi tāpat kā es. Tu esi uzmanības padauze. Zini, ka attention whore. Same. Tādi mēs esam un mēs dzīvojam priekš tās skatuves un tajā brīdī, kad mēs esam tiešām pilnībā laimīgi, ir tas, kad mēs... Atceries, ka mēs uz Jelgavu limuzīnu aizbraucām. Man bija koncerti. Es terēju vairāk nekā es nopelnīju tajā vakarā. Paņem limuzīni un paņem menktenes, brauc uz Jelgavu, atpakaļ. Tas ir crazy, īstenībā. Paņem istabā tur Royal Casino. Tas ir crazy. Tas bija forši. Govis, mēs atbraucam. Trešdiena. Mēs atbraucam uz Jelgavas hometown un cilvēkiem arī tur ir tāds, Mik, what the fuck, ko te dara? Mēs abi izkāpjam no limuzīna. Trešdiena. Stulbeņi, bet nice. Un bija cilvēki. Bija. Bija labi, trešdiena, bija forši. Man tā patīk braukāt pa Latviju. Es gribu šogad. Vai tas nav viena no skaistākajām
lietām, kad tu dzirdi, ka cilvēki bļauj Felipe. Jā, tas bija labi, jā. Es gribu šogad taisīt vairāk dziesmas, es ceru, ka paspēsim Zāri taisīt kā dziesmas par vecerīgu un žubītes. Par žubītes. Nu jā, un tad es gribēju tagad pateikt, ko tu vari pateikt jauniešiem tagad, kā varbūt gribi taisīt dziesmu, vai gribi kaut ko projektu taisīt, vai gribi kaut ko darīt. Pilnīgi vienkārši atbild uz šo. Un es to ieteikšu visiem. Un, nevienmēr dzīvē viss izdodas, bet galvenā lieta dzīvē ir riskēt. Un riskēt, bez riska nekas nenotiks. Un arī tajā brīdī, ja jūs esat jaunie mūziķi un tā tālāk,